Vai zināji, ka spēlējot video spēles, smadzenes trenējās pieņemt ātrus lēmumus mainīgās situācijās? Un, ka tās trenē reakcijas ātrumu līdzīgi kā sporta treniņi. Cilvēki, kuri spēlē regulāri, bieži tiek galā labāk ar sarežģītām situācijām. Bet, vai virtuālā vide patiešām sagatavo reālai dzīvē? Laiks to noskaidrot! Esiet sveicināti nākamajā līmenī. Esmu Marta. Un es esmu Marks. Iepriekšējā sērijas izaicinājumā pilota režīms uzvarēja Marks. Katrā epizodē mūsu vadītājiem ir viens uzdevums – sacensties divos dažādos līmeņos. Vispirms virtuāli, pēc tam dzīvē. Kāds tad ir šis izaicinājums? Šodienas izaicinājums – haoss virtuvē. Šodien testēsim jūsu spēju orientēties virtuvē, uzklausot pasūtījumus un gatavojot maltītes. Lūk arī jūsu instrumenti. Atkal mēs esam atpakaļ mūsu virtuālajā izaicinājumā. Tad tagad mēs taisīsim mūsu burgerus. Mums būs dotas 3 minūtes, lai viņus pagatavotu. Man liekas, mums iedod kaut kādu noteiktu orderu. Jā, burgeri, kāds tev viņš jātaisa, pasūtījums, un tad viņš tev ir jānodod cilvēkam. Un tad, kad tu viņu nodod cilvēkam, vai nu tev ieskaitās punktiņš, vai nu nē. Ja jā, tad dabū naudiņas, ja nē, tad tu bankrotē. Tā kā pavisam noteikti ejam savākt naudiņas. Ready, 3 minūtes 30. Pagaid, es esmu tagad sarkanais. Man vajag maizīti. Kurš viņu liek? Es jau nokritu. Kā no tilta? Hopā. Ok, Hopā. Mans pirmais burgers ir gatavs. Manuprāt, manējais arī. Un es skrienu vēl. Jā! Es dabūju 8. Es uztaisīju lielu un tu atkal nokrita. Super, Jā. Oi, es tev iemetu ar kāpostu galvu. Kur palika mana maize? Es izsaka skatījos tavos orderos. Jā, skaties. Ej, takštu nost. Trāk man mīļa. Es atkal nokritu. Šis ir bijis Un es nav šķīvi. Kāpēc viņš šo pannu vienmēr paņem? Es tikai pa to tiltu nokrīt zemē. Man ir ugunsdzēšamais. Laikam ir akšķelī vajag. Kur es nokrīt? Es nokrīt pa to tiltu. Man pārdega gaļa. Man viss dāg. Uz ieši jāgriež vai nē? Man viss dāg. Jācep? Un laiks beidzās. Šajā izaicinājumā laikam grūtākais tomēr bija saprast, kādus produktus Kur ir jāskatās. Kur ir jāskatās. Un nenokrist no tilta. Šis bija sarežģīts, varbūt uzdevums tieši saistībā vienkārši, kur paskatīties pareizi laikam. Un laika ierobežojums. Jā, un laika ierobežojums. Bija briesmīgi. Man neliekas, ka īstajā dzīvē būs grūti. Man liekas, ka īstajā dzīvē uzvarēšu es. Nu ko, virtuālās realitātes izaicinājums. Ir uzvarēts. Bet tagad dodamies uz reālās dzīves izaicinājumu. Nu ko, esam ieradušies reālās dzīves izaicinājumā, un mēs šoreiz esam, laikam, īstā virtuvē. Esam reālā virtuvē. Patīk gatavot. Jā, vispār, tā kā es pastu kukotājs, tā kā tiešām no visas sirds saku asinīs itāls. Man ļoti patīk gatavot, vienīgi man nepatīk pēc tam kārtot to virtuvi. Tas nav baigi forši, bet ļoti garšīgi pēc tam. Un šīs dienas uzdevums mēs gatavosim burgerus. Tāpat kā spēlē, tagad arī mums ir 3 priekšā burgeri, kas mums būs jāuztaisa. Mēs sāksim ar vegāno burgeri, tad mēs pārēsim uz klasisko lielopa burgeru. Un noslēdzošais mums būs visas burgers ar sēnēm. Un mums arī laika ierobežojums, kas būs 15 minūtes. Protams, mums vajag kādu, kas arī pastāstīs, kā ko varbūt gatavot, lai mēs galīgi nenošaujam greizi. Es teiktu, aicinām virtuves saimnieku. Ernests! Hei! Nu ko, jaunieši, laipni aicināt mūsu foršajā virtuvē. Kas ir tā pieredze tieši ar burgeriem? Vai tas ir populārākais pasūtījums? Īstenībā, jā, burgeri ir ļoti populāri mūsdienās. Tas jau ir tāds pilnvērtīgs ēdiens. Īstenībā, ja mēs paņemam burgeri, saliekam tā pa sastāvdaļām, tad tur ir viss gan ogļhidrāti, gan proteīns. Kā mēs viņus gatavojam? Tā kā katru atsevišķi vai visus kopā tos burgerus? Jā, nu viss foršāk būtu pa vienam gatavot. Jāsāk ir ar veģetāro noteikti, lai pēc tam nav jātīra grils. Tātad mēs šos burgerus arī vērtēsim, un katru burgeru varēs dabūt 3 punktus. Un vērtēsimies 3 kategorijās - sastāvdaļas, kā ir pagatavots un kā noformēts. 3, 2, 1, aiziet! Tagad man vajag Beyond kotleti. Šis
šis. Tā ir tā. Ok. Laižam viņu cept. Tas nācam uz kitchen. Mums vajag eļļu maizei. Jā. Jā? Jā, tā ir lūdzu uzkurčīt. Paldies tev. Šino. Es dzirdēju, ka maizīt vajag ļoti ātri. Kotletīti bišķiņu saspiežam. Hop. Pieblietēšu savējo. Man patīk, ka mēs piecepam vienu otru, jā. Tā, viena maizīt. Pastieties, mums pat ir teamworks. Vai ne? Pagaidi, es aizsīšu maizīs, lai nepietiek. Labi, tikai es saprotu. Nu, es nezinu gan. Ui, es nezinu, cik ilgi ir šīs te vīgani jāsaka. Man liekas, ka vajag vairāk eļļu. Mēs bīkīt viņu uzliksim virsū. Tad prasītos kaut kur, ko izsmērēt. Tā, pagaid, skrienam gaļu čekot. Man tad aizvien viņi ir izcepušās, bet es nevaru saprast. Kā tev šķiet? Es Marta nezinu. Man arī vajag šito mērcīt. Ņem, droši. Tā, kur ir apakšā šitā? Pilnīgi šitādu instrumentu atradu. Man arī tādu vajag. Gaļa. Ok. Man tāda aizvien viņi ir izcepusies, vismaz cik es skatījos. Laikam marināts gurķis vajadzētu ielikt. Karamalizēts sīpols. Mums palikuši vēl 10 minūtes. Šitā. Neviens nelēt. Ok. Viens ir gatavs. Ķeros pie nākamā. Klasiskais lielopa burgeris. Un bum! Es, man liekas, savu lapātu atstāju šitan. Kur palika? Ko tu atstāji? Tu tā. Tā, šito burgeru es novietošu. Burgeris baigi bieži negatavoju Saldēlīši. mājās. Jo tad ir daudz jāgriež sastāvdaļas, manuprāt. Kur arī visā būs? Šitā. Salāta lapa. Man patīk, kā mēs apmainījāmies vietām. Jā, labi, mainamies vietām, jā. Pagaid, šitā bija mana kotleta, jā? Jā, tu jau sāk pie manējās darboties. Jā, netīšām, piedod. Šitas mums nestrādā, bet Izlikšu tomātu. mārinātos gurķīšus un tā, šitas instrumentu lūdzu. Tūlītās. Tam piedega. Izsaka nevienam teikt. Tā, man otra maizīte. Karsts. Tā, lielāps gan kotleta man ir. Siers man ir. Dievs. Tomāts man ir. Cilvēki, mums ir salāta man palikuši ir, 5 un minūtes. esmu kur. Tas ir briesmīgi. Ciet. Tā, pielieku. Un šito pa virsu. Lai burgerīts ir sulīgs. Vēl viens šedevrs Vairāk. ir gatavs. Esmu šis mērcītes iecienētājs. Man liekas, šī mērcīte ir tie visi klāt. Man liekas, ka viņi vienīgi pārspēlēja. Kuras bija manas? Tās augšējās. Vista. Lai viņa būtu sulīga, viņa ir diezgan ātri jāgatavo. Es tikmēr uztaisīšu kaut kādu. Es jūtos tik lāns šodien kaut kādu iemeslu dēļ. Kāpēc tā vista necepjās? Draugi mīļie, nav labi. Man ir vīzija. Man liekas, es te pārcentos. Kas par to? Es esmu šefpārs, es izvēlos. Man liekas, ka vistiņa ir gatavā. Minūte, draugi, minūte. Es viņu tikai nevaru pacelt. Karsts. Šeit. Man nokrita vista. Nezodz mana vista Man ir lūdzu. tikai viena vista. Tā. Labi, vismaz man būs viena vista. Mana vista nav vista pusēs. Jāpārbauda, vai manējā vista pusies. Lucky me. Vistas kotlete, siers, cept šampiņoni. Tad man otrādāk ir burgers, jo sapratu, ka es nepareizi uzlikšu maizītes. Gatavs! Man likās, ka tās 15 minūtes ir tik maz. Es tik mierīgi sākumā, un tad Sākums bija tā kā, wow, 10 minūtes. Un visi trāki pēkšņi. Es tagad skatos, un mans burgers ir otrādāk. jāmēģina kādam šis mūsu šedevrs novērtēt. Tātad vegan burgerī Pastīsimies. bija beyond kotlete, karamelizēta sīpoli. Visi šie punkti pie tevīm aizkļūst par šo pirmo burgerīti. Šis jau izstāst tādu jau varētu dot, kā saka arī mūsu foršajiem klientiem. Šīs ir ļoti labi. Man paveicās vistiņa manējā izcepās. Ļoti labi, ļoti labi. Un uzservēts arī perfekti, tātad Martai 9 punkti. Nu, ejam pie tevīm, vecīt, ejam pie tevīm, skatu. Šitas te, kas ar viņu noticis? Šis ir mūsu tā kā upside down burgers, tas ir mans tā kā specials. Tātad, jā, redz, te divas kļūdiņas ir, jā, tātad nav saservēts pareizi, jā. Šitā maizīti vajadzēja samainīt vietām, bet arī nav sacepts līdz galam, tā kā par vistas burgerī tev būs 1 punkts. Tas ir mans šedevrs. Tas savējs. Par šo burgeru 3 punkti! Yes! Jā, tas svars arī ļoti svarīgs burgerā ir, jā. Par visiem burgeriem un foršo noformējumu 7 punkti! Tas ir labi, ka viņš tek. Un viss! Paldies un Paldies atā! tev. Paldies, atā!
spēlē mums bija dots daudz mazāk laiks. Un lai arī mums bija tagad 15 minūtes, tas nebija pietiekami. Tas respekts pret pavāriem tā kā uz augšu vienkārši. Virtuālajā dzīvē, es kritu no tā tilta nost, tāpēc šeit nebija tilts un bija vieglāk tā kā funkcionēt. Virtuālās vidas izaicinājumu uzvarēja Marks, bet reālās dzīves izaicinājumu uzvarēju es. Tātad rezultāts paliek nešķirts. Brīnišķīgi. Paldies, ka skatījies! Un paskaties arī mūsu iepriekšējos izaicinājumus. Man liekas, ka tev varētu interesēt. Bet čitā.